Labvakar, draugi, ģimene, tautieši, valsts piederīgie. Ir noslēdzies 2016. gads. Šovakar ikvienā mājā esam pulcējušies kopā, lai sildoties ģimenes un draugu mīlestībā, sagaidītu nākamo 2016. gadu. 17. gadu. Daroties aizvadītajā gadā, ar lepnumu var teikt, ka tas bijis veiksmīgs. Varbūt ne visiem, bet 2–3% iedzīvotāji var būt ļoti apmierināti. Esam pieredzējuši valsts izaugsmi. Mums ir izdevies kāpināt mikronodokli no 9 uz 15%. Ceļu nodoklis dažām pozīcijām ir cēlies pat vairāk kārtīgi. Esam atraduši vairāk kā 100 000 eiro finansējumu valsts ieņēmuma dienesta durvju remontam. Tāpat mums ir izdevies palielināt minimālo algu, pielāgojot to zāļu cenu kāpumam. Tas viss kļuvis sasniedzams tikai pateicoties mūsu priekšstāvju smagajam darbam un negulētajām naktīm. Ik brīdi paturot prātā, ka bērni ir mūsu valsts nākotne. Tieši tāpēc arī 2017. gadā valsts bērnu pabalstu nolemts nesamazināt un stingri saglabāt 11,38 eiro līmenī. Ir pienācis 2017. gads. Gads, kas iedzīvotājiem sola panākumus, veiksmi un pilnus makus. Sarakstu nevajag pievienot, kam tie maki pilnie būs. Rakstu nes, tie citi savu dumpēt. Jā. Nākamais ir gaļa gads. Gads, gluži kā gaļas palva, solās būt raips un notikumiem bagāts. Novēlu visiem nākamajā gadā gaļa iznesību un drosmi. Tomēr aicinu izvairīties no gaļa nepastāvīgās uzvedības mīlas frontē. Esiet gudri, sargiet sevi. Esmu pārliecināts, ka kopumā mūsu visu apņemšanās padarīt nākamo gadu vēl izaugsmes bagātāku ir cieta kā zaļš ābols un stingra kā fizikas skolotājs. Kopā mums izdosies. Viss? Viss? Nu tagad laikam no sākuma jāierauj.